Svētais Atona Siluāns ir dzimis nabadzīgā, bet lielā zemnieku ģimenē. Viņam bijuši 5 brāļi un 2 māsas. Viņa vecāki, lai arī neizglītoti, bija dievbijīgi, bieži palīdzot citiem, neraugoties uz trūkumu. Kad zēnam, toreiz viņu vēl sauca par Simeonu, bija tikai 4 gadi. Viņa mājās iegriezās kāds svētceļnieks, grāmatu iznēsātājs. Simeona tēvs, pārdzīvodams par savu tumsonību un tiekdamies pēc izglītības un zināšanām, cerēja pie tējas uzzināt ko jaunu un interesantu. Mazais Simeons cītīgi klausījās sarunā. Grāmatu iznēsātājs centās pierādīt tēvam, ka dieva nav. Kur viņš ir, tas dievs? Simeons nodomāja. Kad es izaušu, iesu pa visu zemi un meklēšu dievu. Kad ceļotājs bija aizgājis, Simeons prasīja tēvam. Tu māci man dievu lūgt, bet viņš saka, ka dieva nav. Tēvs atbildēja. Es domāju, ka viņš ir gudrs cilvēks, bet izrādījās muļķis. Aizmirst šo sarunu. 19 gadu vecumu Dievs caur nelielu starpgadījumu atkal izklidināja Simeona šaubas, un viņa sirds iedegās dedzīgā ticībā. Viņš sajūta aicinājumu pēc mūka dzīves, tomēr tēvs kategoriski noteica. Vispirms pabeidz kara dienestu, tad būsi brīvs. Simeons bija jauns, skaists, spēcīgs puisis, un tajā laikā jau turīgs. Par viņa neparasto fizisko spēku liecina tas, ka Simeons ar dūres sitienu varēja pārlauzt biezu dēli, cēla liels smagums, spēja izturēt augstumu un karstumu. Ar kailām rokām varēja ņemt karstu čugunu podu ar kāpostiem un pārnest no plīts uz galda. Reiz, kad māte gatavoja veselu čugunu podu ar 100 olām omletē, Simeons visu apēda. Ciemā puisi mīlēja labā, saticīgā un jautrā rakstura dēļ. Arī meitenes viņu skatīja kā teicamu līgavaini. Tomēr reiz notika negadījums, ko vēlāk viņš ilgi nožēloja. Simeons ar draugiem pastaigājās pa ielu, spēlējot akordeonu. Pretī nāca 2 ciema kurpnieki, brāļi. Viens no tiem, liels un spēcīgs skandālists, bija jautrā prātā. Viņš, lai parādītu ciema meitenēm savu spēku pārākumu, gribēja atņemt Simeonam akordeonu. Simeons sākumā nolēma pakāpties atpakaļ, neļaujoties bezjēdzīgiem izaicinājumam, bet te viņam kļuva kauns, ka meitenes smiesies par atkāpšanos. Vēlāk jau būdams mūks Siluāns, viņš stāstīja. Es spēcīgi iesitu viņam pa krūtīm. Viņš aizlidēja tālu no manis un smagi nokrita atmuguriski. No viņa mutes sāka nākt putas un asinis. Es domāju, ka esmu viņu nositis. Uz ceļa kurpnieks nogulēja ilgi, saskrēja ļaudis. Pēc tam viņš 2 mēnešus noslimoja, bet par laimi palika dzīvs. Simeona trokšņainā dzīve pamazām attālināja vēlmi un domas par klosteri. Viņš sāka izklaidēties, dzert vīnu un dzīvot līdzīgi pārējiem. Reiz pēc izklaidīgas nakts tēvs nākamajā dienā viņam klusi pavaicāja. Dēliņ, kur tu vakar biji? Sāpēja man sirds. Tēva vārdi apsvilināja Simeona dvēseli. Vēlāk to atceroties, mūks Siluāns teica: Es netieku tēvam līdzi. Viņš bija neizglītots cilvēks, bet tik lēnprātīgs un gudrs. Pienāca arī reize, kad dieva labvēlība viņu apmeklēja, un pēc šīs pieredzes viņš stingri atteicās no izlaidīgās dzīves. Reiz, pēc kārtējām izpriecām, Simeons aizmiga un guļot pēkšņi ieraudzīja sevi kā no malas. Simeons ar savām acīm vēroja, kā viņā iekļuva pretīga čūska. Izbijies, Simeons pamodās un tūlīt izdzirdēja noslēpumainu balsi. Tā bija visvētā diamāte. Diamāte teica, ka tāpat kā viņam bija pretīgi skatīties uz čūskas norīšanu, tā arī viņai ir grūti raudzīties uz viņa grēcīgo dzīvi. Simeons apzinājās savus grēkus, tos nožēloja un pateicās diamātei par labestību. Pēc šī notikuma atjaunojās viņa vēlme kalpot kungam dievam un dzīvot pēc dieva likuma. Kad militārais dienas tuvojās beigām, Simeons nolēma apmeklēt svēto Jāni no Kronštates, lai saņemtu svētību mūka dzīvei. Viņu nesatiekot, viņš atstāja zīmīti ar lūgumu par lūgšanām. Jau nākamajā dienā Simeons piedzīvoja spēcīgu sajūtu, it kā atrastos ēlas ugunīs. Tas nostiprināja viņa lēmumu atteikties no pasaulīgās dzīves un pilnībā veltīt uzmanību kalpošanai dievam.
Pēc militārā dienesta Simeons īsu laiku pavadīja mājās, tad atvadījās no ģimenes un 26 gadu vecumā devās uz Atona kalnu Grieķijā. Tur viņš iestājās svētā Panteleimona klosterī. Sākumā strādāja fizisku darbu, bet vienlaikus cīnījās ar dažādiem kārdinājumiem, šaubām, iedomību un izmisumu. Iepriekš izjustās ēlas mokas radīja viņā dedzīgu vēlmi visu nožēlot un grēku nožēlas sakramentā savam garīgajam tēvam izsūdzēja visu, kas nospieda viņa no agrākās dzīves. Garīdzinieks teica: Tu esi izsūdzējis savus grēkus Dievu priekšā un zini, ka tie visi tev ir piedoti. Sāc jaunu dzīvi no šodienas. Ej mierā un priecājies, ka Dievs tevi šeit atvedis. Tomēr Simeons vēl nezināja, ka arī priekā būs vajadzīga izturība un kārdinājumi uzmāksies tāpat. Kādā brīdī Simeons tik ļoti zaudēja drosmi, ka domāja atstāt klosteri, un tikai doma par to, ka viņš atkal apbēdinās Dievmāti, atgrieza pie apņēmības. Garīgais tēvs viņam teica: nekad neielaid sevī kārdinājumus, tikko tie parādās, tūlīt dzen prom. Tā Simeons trenējās pildīt šo grieķu teicienu: Gudram vīram divreiz grēkot nepiestāv. Reiz tomēr bezcerība un pūle sasniedz robežu, un brālis Simeons nodomāja: nav iespējams izlūgties Dieva žēlastību. Tā domājot, viņa dvēseli iegrima ēles moku tumsībā. Pienāca vakara dievkalpojuma laiks, un tur, pēkšņi, Kristus ikonas priekšā viņš ieraudzīja pašu dzīvo Kristu. No šī redzējuma viņš pavisam zaudēja spēku un būtu miris, ja tas ilgāk turpinātos. Pēc tam viņš nespēja aizmirst Kristus neizsakām mīlestības pilno skatienu, un visu dzīvi nenogurdams liecināja par šo piedzīvoto dievišķo mīlestību. Reiz kādā sarunā Siluāns jautāja kādam mūkam, kurš teica, ka Dievs sodīs visus bezdievjus. Ja tevi nosēdinās debesīs un tu no turienes redzēsi, kā tur kāds deg elles ugunīs, tu būsi mierīgs, mūks atbildēja. Bet ko tu padarīsi? Paši vainīgi. Siluāns ar sāpēm sejā teica: mīlestībā to nevar panest, jālūdz par visiem. Par savu garīgo paraugu viņš uzskatīja sirdskaitro Serafima no Sāros. Tēvs Siluāns daudz runā par to, ka tie, kas ievēro Kristus likumu, ir līdzīgi Kristum. Tik neaptverami liels ir cilvēka aicinājums, ka cilvēks kļūst līdzīgs Dievam. Siluāns ar īpašu skaistuma izjūtu vēroja mākoņus, jūru, kalnus, mežus, pļavas, kokus. Vērojot mākoņus, viņš reiz teica: es domāju, cik varens ir mūsu kungs, kādu skaistumu viņš ir radījis savam godam, lai ļaudis līgsmībā godātu savu radītāju. Siluāns maz lasīja, jo lasīšana pārtrauc nepārtraukto Jēzus lūgšanu. Kungs Jēzus Kristu, Dieva dēls, apžēlo mani grēcīgo. Viņam patika vienlaicīgi lūgties un klausīties citus lasām. Ja tu redzi cilvēku, kas ir grēkos, un viņu neapžēlo, Dieva žēlastība tevi pamatīs, kas nolāda ļaunus cilvēkus un nelūdz par viņiem, nekad neiepazīs Dieva žēlastību. Dieva dēls, apžēlojies par mums, grēciniekiem, Kungs Jēzu Kristu. Dieva dēls, apžēlojies par mums, grēciniekiem.